Ok, ejam tālāk. Google Analytics 4. Es te gribētu teikt bēdīgs slavens. Jūsu domas patīk, nepatīk, besī, nebesī, problēmas, ieguvumi. Tā jau laikam vairāk ar novienu jautājums viņš vairāk. Sākums bija interesants, kad tikko mēs pārgājām, vajadzēja daudziem klientiem lejupielādēt Universal datus, lai importētu uz jauno, lai saglabātos, tur bija, protams, arī tas laiks dots. Pirmie e-pasti, kas man nāca, hei, es neko nesaprotu, palīdzi man atrast tā, kā tas bija agrāk iepriekš. Ne? Nav sarežģīti, priekš basic zināšanām tur bija tā, es uztaisu instrukciju, bija zināms. Mīnus internetu veikaliem nav tik pārredzams solis, piemēram, kā cilvēks atnāca no kura avota un veicis pirkumu. Universalā tas bija nedaudz vieglāk. Viņš atnāca no reklāmas, tad viņš atnāca direktā, tad viņš veicis pirkumu. Tagad tas nedaudz sarežģītāk, piemēram, mums kā speciālistiem, jā, tas jau ir grūtāk izsekot tos vēl. Agrāk tas bija vienkāršāk. Mīnusi nav bounce rate vairāk. Kā viņus tiek iegūst? Tur ir aprēķins arī ierakstīt Google. Tur ir kaut kas sesijas jādala ar kaut ko, un tad tu iegūst to bounce rate. Bet tas ir tā kā papildus darbs. Jā, papildus darbs, un tas aizņem laiku, un plus arī tas, cik tas bounce rates tev ir svarīgs. Tas bounce rates tev ir svarīgs tad, kad tev ir kampaņas, tad, kad tev ir reklāmas, lai tu uzreiz, piemēram, Universalam bija ļoti forši. Tu kā pirmais vajag piemēram, tev ir aģentūra, kas taisa reklāmas, un tu gribi zināt, vai tās reklāmas labi strādā. Piemēram, tev tā reklāma patīk, bet tu gribi zināt, vai viņa labi strādā tavam produktam vai pakalpojumam. Ieej mājaslapā, tu redzi, no Google CPC tur nenormāli liels bounce rates. Tu zini, reklāma nestrādā. Cilvēks uzspiež uz reklāmas, atnāk uz mājaslapu, un viņš negrib šeit būt. Tad viņš tiek maldināts. Tagad jau to tā nevar redzēt. Bet es pieņemu to, ka viņa bounce rate ir noņemšanos, tāpēc, ka iepriekš Universalam bija tā, ka tu atnāc uz mājaslapu, un tavu sesiju sāk uzskaitīt tikai tad, kad tu pārēji, tu veic nākamo darbību, nomainās pie links augšā, tu pārēji uz kontaktiem, tad tikai sāk. Tagad jau analītikas, kad atnāc, viņš jau tajā brīdī, kad tas mājaslapā, viņš jau, tu esi mūsu mājaslapā. Es pieņemu, ka tas ir saistīts ar to, bet bounce rate, tagad viņi tāpat varēja aprēķināt, viņi varēja neņemt ārā. Tie bija labi dati, lai tu uzreiz klientam var, piemēram, ja tev klients, pirmkārt, to var pierādīt klientam, otrkārt, klients pats var pārliecināties, vai aģentūra viņu čakrē vai nē, vai tās reklāmas tiešām ir normālas vai nav normālas, kad tu ieeji, ja tur nav to bounce rates, tur 90%, tad tu saproti, ka ok, viss fine, bet ja tev ir 90%, tu uzreiz zini to, nevar būt tā, ka tev tās reklāmas ir efektīvas, ja tev 90% no cilvēkiem ienāk un uzreiz pamet tavu lapu. Es vienkārši tā domāju, kāpēc viņi tā dara? Ja mēs tā padomājam, tev taču ir produkts, ja piemēram Google tev viņš ir jāuztais vieglāks, nevis sarežģīts. Man liekas, viņš palika sarežģītāks. Jā. Varbūt viens parasti risinājums ir tad, ka ok, es uztaisīju viņu tagad sarežģītāk samaksāt, tad tev būs vieglāk. Varbūt tas ir, īsti nav skaidrs, kāpēc tas tā ir. Subjektīvs viedoklis. Subjektīvs. Tā ir automatizācija. Manuprāt, tā ir automatizācija, ka Google arī iet uz to, ka kāpēc man maksāt aģentūrai, viss ir tik elementāri, ka tu vari salinkot un tev tur viss notiks, ka tu Google Analytics padod datus uz Google Ads. Tad, no serijas ietās connect poga un jā, connect poga. Realitātei tas jau vairākas gadus notiek arī Facebookam, ir tā opcija boostot vai ne Facebookam, bet cilvēki zaudē naudu. Viņi zaudē naudu, jo tev Google arī tev ir, ideāls piemērs ir uzņēmums, kurš pārdod koku materiālu. Tu likās, gribi vairāk pirkumus, vairāk klientus, palielini budžetu, tev būs, tagad tev ir tik sesijas, tik apmeklētāji būs vairāk. Ok, tu palielini tur pa 1-2 eiro, pievieno tādas atslēgas vārdas, to meklē terases dēļ, pamēģini terases apdara, kāds meklē, apdara terasē, kāds meklē, pieliec, ok, tu pieliec. Tu piekrīt, un beigās jau tu pārdod tapetes. Tu jau reklamēsi uz tapetes. Tas ir reāls case. Klients, kurš pārdod koku materiālus, mēs esam auditu, mēs redzam to, ka cilvēki meklē tapetes, nāk uz viņa, jo tikai, Google dod to ieteikumus, un Facebookam arī tā ir. Tāpēc ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tas ir algoritms, viņš ļoti labi strādā, bet viņš ir jāapmāca. Tev ir jāuzstāda mērķdarbība, tev ir jāuzstāda koeficients mērķdarbībai. Ja tu, piemēram, conversion uzstāda, konversija ir ielikt grozā ar konversiju. Un pirkums arī ir konversija. Bet, ja tev, piemēram, koeficients ir vienāds, tad Google teiks, ielikt grozā ir tas pats, kas nopirkt. Un tev varbūt interneta veiklā, tur 1000 cilvēki ieliek grozā, bet nopērk 50 tikai. Bet
Google, Facebook, pēc tam, ja algoritmu tu neesi definējis to, ka pirkums tomēr ir top 1 prioritāte konversijai, tad viņš arī viņš rādīs tiem līdzīgajiem tiem cilvēkiem, kas tā kā ieliek grozā un nepērk, kas salīdzina. Tā kā. Tāpēc, jā, bet, es ticu, subjektīvs viedoklis, es ticu, ka tas ir automatizācija. Tā tik pieminēja iepriekš. Ir viens case, man ir viens klients, un viņš taisa Facebook reklāmas, un viņš pats taisa. Viņš diezgan daudz naudu tur liek iekšā, un es esmu tur pa vidu tā kā, un man zvanīja no tās metes tā kā, kaut kāds viņu pārstāvis. Un viņš saka, mēs jums varam dot bezmaksas konsultāciju kaut to klientu, un tas klients ar viņiem sazvanās. Un tā bezmaksas konsultācija bija tik neiedzīga. Liekas, ka tas cilvēks, kas tajā Facebookā pats strādā, viņš tikko sācis strādāt, un viss vienīgais, ko viņš teica, ir palielina budžetu. Kā palielina? Viņš jau tā tur grūž tik daudz to naudu iekšā, palielina budžetu. Tas bija viss, ko viņš varēja pateikt, ko iedzīgi viņš jau nepateica. Un tad tur uzreiz ir tās, redzama tā starpība starp aģentūru, kur ir daudz speciālistu, kas gadiem strādā, vai ir vienkārši kaut kāds Facebookā pieņemt džekiņš tur nesen. Viņš vispār outsourcā no Fiverr varbūt. Jā, tas case vienkārši par tiem rīkiem un tas, ko viņi paši tur domā, man liekas, vispār nevar uzticēties tur, jābūt speciālistiem, kas gadiem to dara, un tas vienkārši ir rīks, un viņi paši pat nezinu, kā viņi izmantot. Jā, te ir arī viens ļoti, ļoti labs piemērs arī no pieredzes, kur mēs arī klientam parādījām, un arī to mēs rādām citiem, kā piemēru, ir piemēram arī tieši par Facebook runājot. Te ir tie rādītāji, un tu lietas mērķi tai kampaņai, un mīnus Facebookam joprojām ir tā, ka viņš rezultātu mēra pēc result, kur to parādās rezultāts, nevis cost per result. Ja tev ir nenormāli daudz nauda, tev ir vienalga tavs cost per result. Ja tu tavs produkts, pieņemsim, viņš ir dārgs, tad tu vari atļauties maksāt ar 50 eiro par to, ka tu nopērk, 5000 eiro dārgu produktu, un tu būsi priecīgs, vai ne? Bet ja tavs produkts maksā, 200 eiro, tu negribi maksāt 50 eiro par vienu pirkumu. Tāpēc arī mēs laižam reklāmas AB testā. Piemēram, ir viena auditorija, bet mēs laižam 2 reklāmas. Vai arī, piemēram, viena reklāma, un mēs laižam uz 2 dažādām auditorijām. Un mums bija reāls piemērs, kur ir klients, viņš pārdod kursus. Un mēs palaižam reklāmu. Viena reklāma, bet 2 dažādas auditorijas. Un vienai uz pieteikumiem, līdiem. Un vienai auditorijai ir tā, ka es neatceros precīzi, bet tur bija kaut kādi 10 līdi, 10 līdi, un līda cena ir 2 eiro par vienu līdu, 2 eiro. Otrajā auditorijai ir 7 līdi, bet cena ir 98 centi. Un Facebooks neskatās, reka ir 2 reizes lētāks tas pieteikums, cost per result. Viņš skatās, reka ir vairāk pieteikumi. Un viņš būs to, jo budžets tika sadalīts nevis kā interešu līmenī, tā kā adsatu līmenī, bet kampaņas līmenī. Tā kā daudz dara kampaņas līmenī. Sadala, un tad ir vairākas auditorijas, un tā kā viņš rāda to auditoriju, kur ir vairāk, nevis izdevīgāki. Un tas, ko mēs darām, mēs nopauzējam to auditoriju, kur ir vairāk, bet dārgāk līdi. Un beigās līdu cenu uzkāp no 98 centiem uz eiro un 2, bet mēs iegūstam daudz vairāk līdus. Gan arī 2 reizes vairāk līdus par 2 reizes mazāku cenu. Un tas ir tas brīdis, kad tev ir jāapmāca algoritmus. Jo viņš vadās, rezultāts. Šitas strādā, šito liekam, dedzinam naudu.